Labi, labdien! Paldies visiem, kas ir pievienojušies un ir ieinteresēti šajā pētījumā izkliedēt heterogēnu kašu apvienošanu daudz robotu sistēmās. Mani sauc Ilze Andersone. Es jums šodien pastāstīšu par savu pēcdoktorantūras projekta rezultātiem. Cerams, ka būs jums arī interesanti un kaut ko jaunu uzzināsiet un iemācīsieties. Es esmu vadošā pētniece mākslīgā intelekta un sistēma inženierijas katedrā, un šis projekts tad atspoguļo, kas ir, kāda pētījuma ir veikta pēdējos 3 gados, tad pēcdoktorantūras projekta ietvaros. Un es gribēju sākt ar tādām, dažām mazliet varbūt neformālākām lietām. Tad, kas īsti ir šī problēma, kas tika projekta ietvaros apskatīt mazliet šo kontekstu, jo es pieņemu, ka tad liela daļa no jums nav cieši saistīta ar robotiku un nav tieši saistīta ne ar kašu sastādīšanu, ne ar kašu apvienošanu. Un tad īsumā, kas īsti ir tā problēma, kas šajā projektā tika apskatīta. Tātad mazliet pavisam ievadam. Kāpēc robotiem vispār ir vajadzīga karte? Tātad, lai roboti spētu veiksmīgi, sekmīgi izpildīt savus uzdevumus, tiem vispirmām kārtām ir nepieciešams saprast, kāda ir apkārtējā vide un kas tiem apkārt notiek. Tātad, ja robots grib pārvietoties uz citu telpas punktu, viņam ir nepieciešams sastādīt maršrutu, kā nokļūt no pašreizējās vietas uz citu vietu. Kāpēc viņš tur varētu gribēt nokļūt? Tam var būt dažādi iemesli. Viņam tur varbūt ir jāpilda kāds konkrēts uzdevums, varbūt ir, piemēram, jānolaista siltumnīcā augs, varbūt ir jāpārvieto kāds objekts uz to vietu, vai ir jāizpilda, principā jau kāds uzdevums, kas šim robotam varētu būt jāveic. Bet, lai viņš spētu orientēties šajā apkārtējā vidē, viņam ir nepieciešams kaut kādā veidā arī iekšēji atspoguļot šīs apkārtējās vides šķēršļus, objektus, kur tie atrodas, kā tiem būtu iespējams pēc tam arī apbraukt apkārt. Vārdu sakot, ir nepieciešama šī apkārtējās vides karte, jeb tāda abstrakta reprezentācija, kā izskatās apkārtējā vidē objekti. Un tad vienam robotam mums it kā ir skaidrs, kam šī karte būtu vajadzīga, tātad, lai viņi spētu telpā orientēties, lai spētu nokļūt uz citu vides apgabalu, spētu veikt savus tiešos uzdevumus, lai kāda tie būtu. Bet tad ir tāds aktuāls jautājums, vai robotiem ir nepieciešams savā starpā sadarboties. Tātad, ja viens robots ir izpētījis, piemēram, kaut kādu telpas apgabalu, un viņam ir jānokļūst vietā, kur viņš vēl nekad nav bijis. Ko nozīmē izpētījis? Tātad viņš šajā apgabalā ir pārvietojies, viņš ar saviem sensoriem uztvēris apkārtējās vides informāciju un sastādījis šīs apkārtējās vides atspoguļojumu. Bet kamēr viņš nav šajā vidē bijis pilnīgi visur, viņam būs, tā teikt, nezināmās telpas daļas. Tātad viņš tikai zina, ka kaut kas tur varētu būt, tātad ir robeža, ko viņš vēl nav izpētījis, bet kas tur tālāk atrodas, tātad nav zināms, kamēr šī telpa nav apmeklēta. Un, ja robotam ir nepieciešams nonākt kādā vides apgabalā, kur viņš vēl nav bijis, tad jautājums ir, kā lai tur aizdodas. Nav zināms labākais ceļš, jo vienkārši nav nekādas informācijas par šo nezināmo telpas apgabalu. Bet tad var būt situācija, ka šajā vidē darbojas vienlaicīgi vairāki roboti, pieņemot, ka tie spēj savā starpā komunicēt, nosūtīt viens otram informāciju, un šis otrs robots tajā telpas daļā ir bijis. Tātad viņam ir zināms, kur atrodas šķēršļi. Balstoties šo informāciju, varētu arī izplānot, kā šajā telpā pārvietoties. Bet tātad šī informācija ir pieejama tikai šim otram robotam. Tad viņš var šim pirmajam robotam, kuram ir jānokļūst nezināmajās telpas daļā, pateikt, tātad, ka viņam šī informācija ir pieejama un šos datus nosūtīt. Tātad, apmainoties ar šo pieejamo informāciju, kas katram no šiem robotiem ir daļēja, gala rezultātā var iegūt pilnīgāku informāciju un potenciāli pat šo pilno telpas karti, kaut arī katrs no individuāliem robotiem ir apmeklējis tikai pusi no vides.
Tagad, kad ir pieejama pilnā karte, tad šis pirmais robots arī var aprēķināt šo maršrutu, šo trajektoriju, kādā veidā no pašreizējās atrašanās vietas nokļūt tajā punktā, kur viņam tiešām ir nepieciešams nokļūt. Un viņš arī savu karti var iedot otram robotam, un viņš varētu to izmantot līdzīgā veidā. Tātad ir notikusi informācijas apmaiņa, un abi divi roboti ir no tās ieguvuši, un telpas karte ir sastādīta ātrāk, un tiešos uzdevumus šie roboti arī attiecīgi ir spējīgi veikt ātrāk. Kāpēc viss nav tik vienkārši? Un jāsaka patiesībā, ka tas viss nav tik vienmēr arī vienkārši, pat ja kartes ir vienādas, vienādas tādā ziņā, ka viņas ir ļoti līdzīgi sastādītas. Bet problēma kļūst vēl sarežģītāka tajos brīžos, kad roboti ir dažādi un arī vidi ir atšķirīgi. Tātad, ko tas nozīmē? Ka katrs robots var izmantot dažādus sensorus, viņi var būt dažāda izmēra, un tāpēc arī kartes sastādīt ar dažādas izšķirtspējas un dažādu precizitāti. Līdz ar to tās gala rezultātā pat vienā vidē iegūtās kartes, jeb telpas daļā iegūtās kartes var būt diezgan atšķirīgas, un viņas varētu nebūt tieši savstarpēji savietojamas. Šajā attēlā tur zemāk ir redzams tāds piemērs, kur patiesībā ir redzama viena un tā pati telpas daļa, diezgan ekstrēmi gadījumi sastādīta ar tad vienkārši pat karte, bet šie dati ievākt ar dažādiem sensoriem. Vienā gadījumā tas ir lidar sensors, un otrā gadījumā tie ir ultraskaņas sensori. Tātad šīs kartes vides atspoguļojums, kaut arī pati vieta ir viena un tā pati, izskatās pilnīgi atšķirīgi. Tātad kartes var būt tiešām atšķirīgas, tās var būt tā saucamās heterogēnās kartes. Un kā lai tad robots savā starpā sadarbojas, tas arī ir īstenībā galvenais jautājums, kas šī projekta ietvaros tika risināts, ka tika izstrādātas metodes, kas ļautu šo otra robota ievākto informāciju izmantot, apstrādāt, pat ja viņa tur nav identiska. Tātad kādā veidā apvienot dažādas šīs heterogēnās kartes, tātad kā izmantot šo otra robota ievākto informāciju, pat ja tas atspoguļojums ir nedaudz savādāks nekā šim robotam, kurš šobrīd sastāda šo karti. Un balstoties uz to, tad tika izvirzīts arī šo problēmu, tika izvirzīts projekta mērķis, kas bija izstrādāt, izkliedēt karšu apvienošanas ietveru heterogēnām daudz robotu sistēmām, paplašinot iepriekš izstrādāt sistēmu heterogēnu robotu gadījumu. Īsumā, kas tad tas īsti bija un ko nozīmē šis mērķis, tad savas disertācijas ietveros es biju izstrādājusi iepriekš sistēmu, kas bija paredzēta viena tipa robotu, tātad viena tipa karšu apvienošanai, kura darbojās centralizēti, tātad šīs kartes tika apvienotas vienā punktā un gala rezultātā tika iegūta viena kopēja karte. Un šīs izejas kartes bija gan vienas izšķirtspējas, gan arī savstarpēji tātad diezgan līdzīgi sastādītas. Ņemot vērā, ka šis gadījums bieži vien praksē nestrādā, tātad šie roboti tomēr šīs kartes var sastādīt atšķirīgi, tad šī projekta mērķim es izvirzīju šo iepriekš sastādīto ietvaru paplašināt, tā, lai tas darbotos arī dažādām robotu kartēm, jeb tātad heterogēniem robotiem, un veidot arī šo ietvaru izkliedētu, kas nozīmē, ka katrs robots darbojas ar savu karti, ņemot vērā, ka viņiem ir dažādi izšķirtspēji. Mums nav iespējams izveidot vienu globālu karti, tātad kur no šīm izšķirtspējām mums vajadzētu ņemt, tātad kādu kvalitāti, kādā veidā tās kartes vispār apvienot, bet tātad katrs robots apmainoties, iegūstot informāciju no šiem citiem robotiem, sastāda pats savu individuālo karti, un tās gala rezultātā var būt arī diezgan stipri dažādas atkarībā no tiem apvienošanas rezultātiem. Un mazliet formālāka tātad problēmas nostādne, šī apkārtējās vides kartes atspoguļošana, tātad, kā jau es minēju, ir diezgan fundamentāla problēma, jebkurā robotizētā autonomā sistēmā.
Protams, ka ir iespējams, ka mēs robotam varam iedot šo te vides atspoguļojumu, bet tas nav tik vienkāršs un triviāls uzdevums, ņemot vērā, ka vides, kurā katrs robots var darboties, ir ļoti dažādas. Mums iepriekš šī karte ir jāsagatavo robotam saprotamā formā, un arī jāsasaista šī robota pozīcija ar šo karti. Tātad jāiedod šī koordināšu sistēma, kurā robots darbosies. Tas ir viens. Un otrs ir tas, ka vide var būt arī mainīga, kas nozīmē, ka vai nu mēs viņu robotu varam ielikt citā telpā, un tad mums ir jādod pilnīgi jauna karte, vai arī šī pati telpa var mainīties, kaut vai mainīties mēbeļu izkārtojums, kas nozīmē, ka mums atkal ir šī karte patstāvīgi manuāli jāmodificē un robotam jāiedod. Tātad, lai robots tiešām būtu autonoms un spētu darboties dažādās vidēs, mums ir nepieciešama šī apkārtējās vides kartes atspoguļošana un kartes sastādīšana. Nu, un, ja telpas izpētē mēs izmantojam vairāk kā vienu robotu, tad to iegūtā informācija ir jāapvieno globālā kartē vai vairākās globālās kartēs, tātad, ja mēs runājam par heterogēnām kartēm. Un to mēs saucam par šo karšu apvienošanu, kas ir termins, kas ir gan šī projekta nosaukumā, gan arī es viņu diezgan daudz arī pieminēšu turpmākajā šīs dienas prezentācijā. Un ir izstrādāts dažādas metodas, kas apskata šī viena tipa karšu apvienošanu, bet, diemžēl, iespēja apvienot dažādas kvalitātes, dažādas izšķirtspējas, aizņemtības režģu kartes ir ierobežota un maz pētīta. Šeit parādās tāds termins pirmo reizi kā aizņemtības režģu kartes, par ko arī galvenokārt ir šī darba pētījums. Tātad tas ir viens konkrēts kartes tips, kuram arī šī kvalitāte un izšķirtspējas ir diezgan dažādas. Mēs labajā pusē varam redzēt divus aizņemtības režģus, kas ir vienai telpai. Ko tas nozīmē? Katra aizņemtības režģim, katra šī šūna, katrs punkts, kas šajā kartē ir redzams, atzīmē to, vai nu telpas apgabals ir aizņemts. Tātad to mēs redzam, ka tas attēlots tiek ar melnu krāsu, vai brīvs, tas ir ar baltu krāsu, vai nezināms, tātad tas ir pelēkā krāsa. Un ja kas cits, kas ir starp šīm vērtībām, ir vai nu vairāk aizņemts vai vairāk brīvs. Tātad katra šūna attēlo šo varbūtību, ka telpas tajā konkrētajā atbilstošajā apgabalā atrodas šķērslis. Nu, tātad galvenais jautājums bija, kā apvienot šīs dažādas kvalitātes un izšķirtspējas aizņemtības režģu kartes. Un runājot vispār par heterogēnām kartēm, tāda formālāka definīcija, es esmu jau diezgan daudz reizes minējusi šajā prezentācijā, ka tās ir vienkārši tādas atšķirīgas kartes, bet formāli tātad divas kartes ir savstarpēji heterogēnas, ja to atspoguļojumi vienam un tam pašam vides apgabalam ir atšķirīgi, un šīs atšķirības ir radušās robotu karšu sastādīšanas sistēmas dēļ. Piemēram, kartes formāta, mēroga vai izmantoto sensoru dēļ. Kāpēc es šo pieminu? Tāpēc, ka par heterogēnām šī pētījuma ietvaros netiek uzskatītas tādas kartes, kuras varētu sastādīt viens un tas pats robots, vienkārši apmeklējot, izpētot šo vidi divas dažādas reizes. Tātad ņemot vērā, ka gan sensoriem, gan arī šai vadībai robotu ir kļūdas, tātad karšu sastādīšana tiek balstīta uz varbūtiskām metodēm. Tikai šīs kļūdas nepadara kartes heterogēnas. Tātad ir jābūt arī šajā sastādīšanas sistēmā atšķirībām. Kaut vai šis mērogs ir cits. Un pētījuma sākumā tika veikts arī diezgan apjomīgs pētījums, kādas vispār eksistē karšu apvienošanas metodas, gan tā saucamās homogēnās, jeb viendabīgās kartes, gan arī heterogēnās, jeb dažādās kartes. Un tika identificēti vairāki faktori, kas šo karšu apvienošanu ietekmē, gan procesu, gan arī rezultātu. Viens faktors mums ir aparatūra. Tātad aparatūra netieši ietekmē gan to, kādā veidā kartes tiek atspoguļotas, gan kādi algoritmi var tikt izmantoti, gan arī to, vai ir iespējams noteikt robotu relatīvās pozīcijas savstarpēji, kādus datus ar kādiem datiem ir iespējams dalīties, un arī potenciāli, kādā veidā var tikt sastādīt tālāk šī globālā karte. Un būtiski faktori ir arī
kāds vispār ir kartes atspoguļojums, pie tā pieskaita gan šīs aizņemtības režģu kartes, gan arī eksistē cita veida kartes, piemēram, iezīmju kartes, topoloģiskas kartes, tad ir dažādi šie karšu atspoguļojumi. Kartēšanas algoritmi ir visnotaļ būtisks faktors, ja mēs runājam par kādu vispār algoritmu eksistē, tad var būt algoritmi, kas sastāda tikai vienu varbūtiskāko karti, un varbūt arī algoritmi, kuru uztur paralēli daudz dažādas hipotēzes, kāda šī karta varētu izskatīties. Tātad, karšu apvienošanā, protams, ka ir liela starpība, vai mums ir tikai viena karta varbūtiskākā, vai arī ir šīs karšu hipotēzes. Un ir arī ierobežojumi. Tātad vai ir zināmas robotu savstarpējās relatīvās pozīcijas. Tas ir ļoti būtiski šai karšu savietošanas fāzei. Kāda ir karšu apvienošanā? Viena no galvenajām šīm problēmām ir, ka kartas ir nepieciešams savstarpēji savietot, atrast, kāda ir savstarpējā transformācija. Tātad mēs to varam iedomāties mazliet līdzīgi kā divu attēlu savietošanu. Tātad mums ir divi attēli, kuri katrs ir pilnīgi citā leņķī, un mēs nezinām īsti, kas ir šis kopīgais apgabals. Ja mums relatīvās robotu pozīcijas nav zināmas, kā viņi viens pret otru ir novietoti, tātad mums ir jāatrod šis kopīgais apgabals kartēs, un vai tāds kopīgais apgabals vispār eksistē. Un tātad arī kopīgotie dati. Kopīgotie dati var izpausties dažādā veidā. Tās var būt tiešām tikai gala rezultātā sastādītās kartes, kas uz šo brīdi robotiem ir pieejams. Un tie var būt arī visi izejas dati, uz kuriem balstoties šīs kartes ir izveidotas. Piemēram, šie sensoru mērījumi individuāli katrā vietā un vadības komandas, jeb arī odometrija, tātad cik robots kurā brīdī ir tālu nobraucis, tātad arī šādi visi periodiskie dati var tikt glabāti. Tātad arī no tā ir atkarīgs, kā šīs kartes iespējams gan savietot, gan arī savā starpā sapludināt. Un par karšu sapludināšanu šajā kontekstā es saucu tātad tiešām divu karšu datu apvienošanu. Tātad mums ir zināms, kā vienu karti savietot attiecībā pret otru, bet tad tālāk ir jautājums, ja tur ir konfliktējoša informācija, kā šo informāciju salikt kopā, tā, lai tā būtu pēc iespējas ticamāka un labāka, gala rezultātā iegūt labāku karti. Tas ir par šīm heterogēnajām kartēm. Un balstoties arī uz šo pētījumu un noskaidrojot, kādas vispār eksistē šīs karšu apvienošanas metodes, gan homogēnas, gan heterogēnas, tika izstrādāts heterogēnu karšu apvienošanas ietvars, kurš ir izkliedēts, tātad tas attēlojas tā, ka katrs robots šo procesu veids neatkarīgi un katrs sastāda sev karti, tātad mums nav viena centralizēta karta. Un galvenie soļi šajā heterogēnu karšu apvienošanas ietvarā ir sekojošie. Tātad pirmajā brīdī, pirmā lieta, ar ko vispār karšu apvienošanas process sākas, ir metadatu un karšu apmaiņa. Tātad pirmkārt ir jāzina robotiem, tātad kāda tipa kartes sastāda otrs robots, ir jāzina, vai ir iespējams noteikt savstarpējās pozīcijas, ir jāzina varbūt arī šīm kartēm specifiski parametri, un tad gala rezultātā varbūt nepieciešams arī pašas kartes, un ja tas ir iespējams, var arī izmantot šos karšu sastādīšanas datus. Bet tātad tur būs jādomā arī par to, ka šis gan glabāšanas apjoms, gan arī datu translēšanas apjoms var būt pietiekami liels, ja mēs glabājam visu šo vēsturi. Tātad tas ir pirmais solis, kas ir jāveic. Pēc tam, ņemot vērā, ka tas ir heterogēnu karšu apvienošanas ietvars, pirmā lieta, kas ir jāizdara, ir vispār jāpieņem lēmums, vai apvienošana ir iespējama. Apvienošanas mēģinājums vai ir iespējams. Tātad, ja neeksistē algoritmi konkrēto karšu tipu apvienošanai, tātad pēc būtības šī apvienošana nav iespējama. Ko nozīmē tātad algoritmi konkrēto karšu tipu apvienošanai?
Šī darba ietvaros es esmu koncentrējusies tieši uz aizņemtības režu karšu apvienošanu, bet eksistē arī cita tipa kartes. Un, ja, piemēram, tiek saņemta informācija no otra robota, kad šis otrs robots sastāda iezīmju kartes, kas ir pilnīgi cits karšu atspoguļojums, tad, ja neeksistē algoritms, kas šīs kartes spēj savietot un pēc tam karšu datus sapludināt, tad vienkārši nav veida, kā šīs kartes apvienot. Tas ir arī viens būtisks secinājums, runājot par heterogēnu karšu apvienošanu. Nav viena tāda universāla risinājuma. Tātad pirmā lieta ir lēmums, vai vispār eksistē algoritmi konkrēto karšu apvienošanai. Ja tāds eksistē, tad tālākais solis ir šī karšu savietošana. Tātad transformācijas atrašana starp abām kartēm. Arī tādā gadījumā, ja mēs varam novērtēt šīs robotu savstarpējās pozīcijas, arī tajā gadījumā parasti ir nepieciešama lokāla optimizācija, lai atrastu šo labāko pārklājumu starp kartēm. Mēs varam izmantot varbūt citus algoritmus. Šī problēma ir vienkāršāka, bet tad mums tāpat ir jārēķinās, ka pilnīgi precīzi šī informācija mums parasti nebūs arī par savstarpējām pozīcijām. Nākamais solis pēc tam ir arī, kā kartes datus sapludina. Un tad ir tāds būtisks jautājums, kā tālāk pēc karšu apvienošanas rīkoties un kā turpināt šo karšu sastādīšanu. Un te ir divi varianti. Tātad vai nu turpināt sastādīt vienu karti, tātad katrs robots uztur savu vienu karti, kurā ir integrēta šī otra robota kartes informācija, ja bijusi šī karšu apvienošana sekmīga. Vai arī tiek uzturēta daudz līmeņu karte, kur tiek uzturēta vienlaicīgi gan karte ar šo otru robota informāciju, gan bez. Tātad tur var arī iedomāties, ka, protams, ka šis karšu sastādīšanas laiks palielinās, bet tam ir arī savi plusi. Tātad, ja mums ir nepieciešams atgriezties kādā brīdī iepriekšējā stāvoklī, un mēs konstatējam, ka šis apvienojums ir bijis nepareizs. Tātad, starp citu, kreisajā pusē mēs tur varam redzēt attēlu, kurā ir apvienošanas rezultāts, kurš tiešām ir bijis kļūdains. Tātad mēs varam redzēt, ka tur izskatās tā karte nepārāk pareizi. Mazliet tumšākā, pelēkā krāsā ir šī otra integrētā karte. Ir bijusi pietiekami liela sakritība tieši šajās baltajās šūnās. Bet, ja mēs tālāk konstatējam būtiskas nesakritības tajos apgabalos arī citos, kas tiek tālāk apmeklēti, ir nepieciešams tomēr šo papildus informāciju, kas tur ir ievietot, nepareizi izslēgt. Un sākot ar pirmo soli, tad metadatu un karšu apmaiņa ir tādi vispārīgie metadati, kas ir ar ko ir jāapmainās, tad kas tie var būt. Tātad karte vai to sastādīšanā izmantotā datu kopa, tas noteikti būs nepieciešams. Būs nepieciešams kartes tips, kartes parametri un informācija par robotu relatīvo novietojumu. Tātad šīs ir tādas galvenās trīs lietas, galvenās trīs tēmas, kas noteikti ir nepieciešams, lai šo karšu apvienošanu vispār sāktu. Tātad, lai pieņemtu lēmumu. Un ietverā, kādi būtībā būs šie metadati. Tātad tipiskais gadījums, ko es esmu skatījusies, tātad ir šis kartes tips ir aizņemtības režģis. Kartes parametri ir izšķirtspēja. Izšķirtspēja, tad šīm aizņemtības režģiem var būt dažāda. Un relatīvās pozīcijas ir nezināmas, kas ir sarežģītākais gadījums, jo principā mēs varam izmantot arī zināmas pozīcijas, bet tad būtībā mums ir stipri atvieglots šis karšu savietošanas solis. Tātad principā jebkura metode, kura spēj savietot kartes pie nezināmām pozīcijām, spēs to izdarīt arī pie zināmām pozīcijām, jeb aptuveni zināmām pozīcijām. Tātad šeit ir pieņemts, ka šīs relatīvās pozīcijas ir nezināmas. Nākamais solis ir lēmuma pieņemšana par karšu apvienošanu. Lēmuma pieņemšana ir būtībā faktiski tabula, kurā tiek glabāta šie
faktiski lēmumi, kāds algoritms tālāk būtu jāizpilda, vai arī lēmums, ka to nevajadzētu tālāk turpināt. Tad šis ir vizuālais atspoguļojums piemēra tabulē konkrētam robotam. Katram konkrētam robotam šī tabula var atšķirties. Tā tad var izmantot dažādus algoritmus, kā kartes apvienot. Pašam robotam var būt dažādi, varbūt konkrēti dažādas šīs izšķirtspējas aizņemtības režģu kartēm. Tad varbūt arī īstenoti vai neīstenoti dažādi tipi šie apvienošanas algoritmi. Tad katram robotam šī lēmuma pieņemšana ir individuāla un atbilstoša savai personīgajai tabulai. Un šeit ir šajā tabulā iekļauts kartes tips, tātad parametri konkrētajai kartei, vai ir zināma vai nav zināma transformācija, un tad kāds ir šis lēmums. Un šeit ir fragments no vienas tabulas, tātad pieņemsim, ka šis ir robots, kuram kartes izšķirtspēja ir 0,05. 0,05 šajā gadījumā reprezentē to, ka katra kartes šūna atspoguļo 5 x 5 cm apgabalu reālajā vidē. Un, ja otrs kartes izšķirtspēja, kas tiek saņemta, tas ir aizņemtības režģis un arī 0,05, un transformācija, jeb šīs relatīvās pozīcijas ir zināmas, tad lēmums ir apvienot ar adaptīvo nejaušo pārmeklēšanu. Un tā ir metode, kura var apvienot šīs kartes, izmantojot, kurai tiešām labāk strādā tajā brīdī, kad ir zināmas sākotnējās aptuvenās šīs transformācijas, un būtībā viņa veic optimizāciju, meklējot šo labāko karšu pārklājumu. Otra alternatīva tālāk ir, ka, ja mums nav zināma transformācija, bet tie citi iepriekšējie parametri ir tādi paši, tad lēmums ir apvienot ar Hughes spektra transformāciju. Un šai metodei priekšrocība atbilstībā attiecībā pret pirmo ir tas, ka tā ir daudz ātrāka un rezultāts arī var tikt iegūts daudz ātrāk. Problēma gan ir tāda, ka viņa darbojas tiešām tikai kartēm, kuras ir iekštelpu kartes un kurās ir daudz izteiktas taisnas līnijas, savstarpēji perpendikulāras, paralēlas, un viņām ir nepieciešama šāda tipa rakstura iezīmes. Var gadīties, ka šī izšķirtspēja ir citāda. Transformācija var būt zināma, varbūt arī nezināma. Tad tur tālāk es neesmu uzskaitījis visus variantus. Bet izšķirtspēja ir kaut kādās robežās, kaut kāda nobīde no šīs sākotnējās izšķirtspējas, kas ir oriģinālā izšķirtspēja pašreizējām robotam. Un tad lēmums var būt mainīt šo izšķirtspēju otrai kartei. Tātad tā ir diezgan vienkārša transformācija, plus apvienot ar adaptīvo nejaušo pārmeklēšanu. Un, piemēram, ja ir nezināma šī transformācija, tad apvienot ar šo Hughes spektra transformāciju pēc izšķirtspējas maiņas. Un tādā veidā var tikt uzskaitīti visi šie gadījumi, kuros ir iespējams pieņemt lēmumu, un jebkas, kas nav šajā sarakstā iekļauts, būtībā mums nozīmē, ka algoritms neeksistē, kas spētu šīs kartes apvienot, un tad lēmums ir vienkārši nemēģināt apvienot, tad mēģinājumu noraidīt. Nākamais solis, pieņemot, ka karšu savietošana un apvienošana un sapildāšana ir iespējama, ir šīs transformācijas meklēšana. Un konkrēti ietverā ir īstenota šajā karšu tipam atbilstošais karšu savietošanas algoritms, kas bija pie nezināmām pozīcijām, nezināmām savstarpējām transformācijām. Un tā ir aizņemtības režģu savietošana, izmantojot Hughes transformāciju. Kāpēc ir izvēlēta tā? Kā jau es minēju, tā ir ātra metode, darbojas ļoti labi tādām vidēm, kurās ir daudz izteiktas šīs taisnās līnijas un perpendikulārās līnijas, piemēram, kā šīs kartes kreisajā pusē. Tātad kartēm, kas ir sastādītas strukturētās vidēs. Principā šī algoritma vietā ir iespējams izmantot arī jebkuru citu aizņemtības režģu savietošanas algoritmu, kas varbūt nav paredzēts šīm strukturētajām vidēm, bet tad tas ir brīvi, tā ir brīva izvēle. Vienīgais, kas tad ir jāmaina, tad būtībā ir jābūt šim alternatīviem algoritmam īstenotam, un tas ir jāņem vērā šajā lēmuma pieņemšanā, kas galu rezultātā kāds algoritms tiks izmantots.
Nu, un Hue transformācijas aizņemtības režu savietošana, kā viņa darbojas, tātad vispirms viņa atrod šo te divu karšu, kas ir jāsavieto rotāciju savstarpējo, visticamākās rotācijas. Tas tiek darīts izgūstot Hue spektrus no kartēm, kas rāda, kuros virzienos, kuros leņķos ir biežāk sastopams līnijas. Nu, tā tad, ja divās kartēs vienā virzienā tiek daudz sastopamas līnijas, tad šo te karšu šo te spektru savstarpējā korelācija mums parādīs, kur ir šie te punkti, kur visvairāk šīs te līnijas ir savstarpēji sakrītošas. Nu, tātad šī arī būs viena no tām rotācijas hipotēzēm. Pēc tam, kad rotācija ir aprēķināta vai iespējamās vairākas rotācijas, tad katrai no šīm te rotācijas hipotēzēm tiek apskatīts, kādā virzienā varētu, cik ļoti ir šīs te kartas savstarpēji jāpārbīda gan X, gan Y virzienā, lai būtu pēc iespējas lielāka sakritība. Nu, tātad vispirms tiek aprēķināts leņķis un pēc tam šīs te translācijas. Determinēts algoritms strādā pat diezgan lielām kartēm visnotaļ ātri. Tātad karšu savietošana šajā te ir iespējama. Runājot par karšu sapludināšanu, kas ir 4. solis, tātad otra robota kartes datu integrēšana savā kartē tiek realizēta atbilstoši izmantotajai karšu sastādīšanas metodē. Ietverā es esmu izmantojis bināro Bayesa filtru, tātad kartes datu atjaunošanai. Par to es arī mazliet vēlāk pastāstīšu detalizētāk, kas īsti tas tāds ir un kā tas darbojas. Bet kāpēc ir būtiski ņemt vērā šo te, ka otras robota kartes datu integrēšana ir, piemēram, tātad, ja mums ir daļiņu filtros balstīta šī karšu sastādīšana, kur tiek uzturētas daudzas šīs robota kartes, un tad ir jāņem vērā, ka būtībā katrā no šīm te daļiņām otras kartes dati ir jāintegrē iekšā. Tātad, kādā veidā viņi tiek ielikti tur iekšā un kādā veidā savietot, vajadzētu būt diezgan līdzīgi tā, kā būtībā tiktu veikts jauns mērījums. Nu, un tā kā tiek sastādīta karte, kā tiek atjaunota karte atbilstoši mērījumam, līdzīgi var izmantot arī šo te karšu integrēšanu, izmantojot šo te otru karti un pieņemot, ka tas ir viens papildus mērījums pie zināmas šīs te transformācijas. Īpaši būtiski heterogēnām kartēm, kuras var būt dažāda mēroga, varbūt arī dažādas kvalitātes, īpaši būtiski ir novērtēt karšu kvalitāti. Karšu kvalitāti, lai tātad šīs te pašreizējo karti nepadarītu sliktāku, tad nepazeminātu tās kvalitāti, ir nepieciešams novērtēt gan pašreizējās kartes kvalitāti, gan otras kartes kvalitāti un ņemt vērā labāko šo te karti no abām divām, lai šī te gala rezultātā kartes kvalitāte būtu pēc iespējas augstāka. Un, lai šo te karšu kvalitāti novērtētu, ir izstrādāta projekta ietveros arī karšu kvalitātes novērtēšanas metode, kas ir balstīta uz konvolūcijas neironu tīklu. Kādā veidā tas tiek darīts, tātad ir no dažādiem avotiem iegūtas šīs te robotu kartes, nedaudz dažādas izšķirtspējas, bet īstenībā visas viņas šeit ir diezgan augstas precizitātes, nedaudz dažādi atspoguļojumi, bet tātad ir šīs dažādas kartes, kurām ir arī dažādas kvalitātes. Vispirms tiek veikta robotu karšu priekšapstrāde, lai viņas visas padarītu līdzvērtīgas, tad vienlīdzīgas tādā ziņā, ka lai viņas atspoguļotu šos te aizņemtības režus vienādi. Tātad, lai nebūtu tā, ka viena karte atspoguļo kartes no aizņemtības režu tā, ka vērtība aizņemts ir 1 un brīvs ir -1 un nezināms ir 0, un cita karte atspoguļo savukārt tā, ka aizņemts ir 1, brīvs ir 0 un nezināms ir 0,5. Tātad, lai viņas visas būtu vienlīdzīgas. Un tad tālāk ir jautājums, kādā veidā izvēlēties šos te apmācības fragmentus. Kam ir vajadzība apmācības fragmenti? Tātad būtība šai karšu kvalitātes novērtēšanas metodei ir, ka
mēs novērtējam kašu reģionālo kvalitāti. Tātad vienas kartes ietvaros var būt augstākas kvalitātes reģioni un zemākas kvalitātes reģioni. Nu, tipiski ir tā, ka tie reģioni, kuri ir ar vairāk šķēršļiem, ar vairāk tādiem nelieliem izkliedētiem objektiem un mazāk izpētītie šie apgabali, tie ir zemākas kvalitātes reģioni. Savukārt, labi izpētītie reģioni, kuri ir labi strukturēti, skaidri strukturēti, vienkārši sienas taisnas, tātad tie ir diezgan augstas kvalitātes reģioni. Un tad jautājums ir, kā šos individuālos reģionus novērtēt. Un tas tiek darīts tādā veidā, ka katrai kartei katra karte tiek sadalīta fragmentos, un šis katras kartes individuālais fragments tiek novērtēts neatkarīgi viens no otra. Viņi nedaudz pārklājas, tātad tur, kur reģioni pārklājas, tiek rēķināts šis vidējā vērtība dažādu reģionu šai kvalitātei. Bet ir nepieciešams neatkarīgi no atskaites kartes, atskaites punkta novērtēt, vai šis reģions ir labs vai slikts. Tātad mums nav zināms, kādai kartei patiesībā būtu jābūt. Tas tipiski, tāda informācija tipiski nav pieejama. Līdz ar to ir nepieciešams novērtēt šos mazos reģionus tātad kaut kādā veidā kvalitatīvi. Un ir divi veidi, kā to darīt. Viens ir izgūt automātiski fragmentus no šīm kartēm, kas mums ir dati kopā, un tad manuāli katru fragmentu klasificēt kā labas kvalitātes vai zemes kvalitātes fragmentu. Tas ir viens variants, kas ir visnotaļ darbietilpīgs. Tas aizņem diezgan daudz laika. Tātad katrs šis individuālais nelielais fragments ir jāklasificē manuāli. Otrs variants ir, ka mēs varam izgūt manuāli augstas un zemes kvalitātes reģionus. Tātad paņemt kartes fragmentu, kuram ir augsta kvalitāte, un atzīmēt, ka tas ir augstas kvalitātes reģions, un paņemt fragmentu, tādu reģionu gabalu no kartes, kurš ir zemes kvalitātes, un atzīmēt, ka tas ir zemes kvalitātes reģions. Un tad no šiem jau izgūtiem lielākajiem reģioniem automātiski iegūt jau klasificētos šos fragmentus, kur ir zināms, vai tas ir augstas vai zemes kvalitātes fragments. Vienalga, kādā veidā šie fragmenti tiek iegūti, nākamais solis ir konvolūcijas neironu tīkla apmācīšana. Tātad gala rezultātā mērķis ir, lai šis tīkls spēj atzīt, vai tas ir augsts vai zemes kvalitātes reģions. No tā tiek iegūts modelis, un šajā modelim iedodot karti, būtībā patiesībā tātad kartes fragmentus, mēs šos robotu karšu reģionus varam novērtēt. Un šeit kreisajā apakšējā stūrī redzams viens piemērs kartei. Tātad zaļajā krāsā ir atzīmēti labas kvalitātes reģioni, sarkanā krāsā ir atzīmēti vājas kvalitātes reģioni. Tātad šīs krāsu nianses arī parāda, vai tas ir ar augstāku pārliecību, augsts vai zemes kvalitātes reģions. Un, ja tā kaut kas ir pa vidu balts, tātad tas ir tāds neitrāls, tātad nezināms, ne augsts, ne zemes kvalitātes reģions. Un mēs varam diezgan labi arī šeit redzēt, ka ir visnotaļ veiksmīgi atzīmētas tās neizpētītās telpas daļas vai mazāk izpētītās telpas daļas kā sliktas kvalitātes reģioni, un arī šī vienkārši vietas, kur varbūt nav tik slikti izpētītas, bet kur ir daudz mazi objekti, tas arī, diemžēl, parasti tiek atzīmēti kā sliktas kvalitātes reģioni. Bet tur jāatzīmē, ka abās kartēs viņi visticamāk būs vāju kvalitāti, tātad zemes kvalitātes reģioni, un tas īpaši netraucē šajā pēc tam karšu sapludināšanā. Līdz ar to, ja abām kartēm būs zema kvalitāte, tad tas arī tiks ņemts vērā šajā apvienošanas metodē. Šeit ir vēl daži kvalitātes novērtēšanas piemēri, kur ir vidējā reģiona kvalitāte. Tātad kreisajā augšējā stūrī mēs varam redzēt tādu augstas kvalitātes karti, kur ir būtībā tikai dažas tādas mazāk izpētītas vietas atzīmētas kā vājas kvalitātes. Un vidējā ir ļoti tāda trokšņaina karte, kur ir nepareizi šie objekti ievietoti, tātad līnijas, kurām tur nevajadzētu būt, nepabeigtas telpas izpētes daļas, un tad viņam šī kvalitāte ir ievērojami zemāka. Labajā augšējā stūrī var novērot, ka rotācija īpaši neietekmē
tad šī kvalitātes novērtējuma nedaudz ietekmē, gan jāsaka, tur mainās arī fragmentu skaits, tur var arī daži novērtējumi nedaudz atšķirties, bet kopumā tad šis novērtējums ir visnotaļ līdzīgs. Un apakšējā tā vidējas kvalitātes karta, kur īpaši var redzēt, ka vājas kvalitātes reģioni ir tie, kuri ir neizpētītie telpas apgabali. Kas īstenībā ir tā arī īpašība, ko mēs gribam panākt. Tātad, ja reģions ir vāji izpētīts, tad viņam ir mazāka šī pārliecība, ka viņš tiešām ir pareizs, šī karta tajā vietā ir pareiza. Un otrā kartē, tad, kad mēs ievietojam šo informāciju, mēs viņu gribam ņemt vērā ar mazāku šo pārliecību. Jāsaka gan arī, ka mēs nevaram izmantot šo vienu apmācības modeli pilnīgi visām šīm kartēm, jebkādas izšķirtspējas kartēm. Tātad ņemot vērā, ka šis konvolūcijas neironu tīkls tika apmācīts ar diezgan augstas izšķirtspējas kartēm, tad jo zemāka ir šī karšu izšķirtspēja, jo būtībā neprecīzāks varētu teikt tā, kļūst šis modelis. Šeit ir daži piemēri. Tātad kreisajā pusē redzams 14x14 cm izšķirtspējas kartes, kas tātad kreisajā augšējā stūrī viņa tika sastādīta jau 14x14 cm izšķirtspējā, un tad viņa tika transformēta uz 7x7 šo centimetru izšķirtspēju. Tur var redzēt, ka šī kvalitātes novērtējuma ir diezgan atšķirīgi, jau tīri vizuāli. Vietas gan, jāsaka, kuras tiek novērtētas kā zemes kvalitātes, ir diezgan līdzīgas. Un apakšējā pusē redzams, ka labajā pusē ir šis 7x7 cm izšķirtspējas karte, kurai šie reģioni ir, tur ir redzams vairāk arī kaut kāds troksnis, tur ir uztverti objekti, kuri ir mazāk uztverti šajā 14x14 cm kartē. Tātad kartes vidū ir zemāks šis kvalitātes novērtējums, bet tajā brīdī, kad šo karti transformē uz 14x14 cm izšķirtspēju, tur jau atkal ļoti būtiski mainās uz slikto pusi šie kvalitātes novērtējumi. Tas ir jāņem vērā, tātad, ka ir ļoti liela šīs izšķirtspējas izmaiņas, ka var būt, ka pašreizējais šis kvalitātes novērtēšanas algoritms var darboties ar zemāku precizitāti. Bet tendences, tātad kaut kādas mēs varam tāpat arī novērot, kā augstākas kvalitātes reģioni, pabeigtāki reģioni arī šajās dažādās izšķirtspējās tiek novērtēti pietiekami adekvāti. Runājot par karšu datu apvienošanu, balstoties uz šo kvalitātes informāciju, mēs viņu varam izmantot arī, lai šos karšu datus apvienotu. Un sapludināšana, jeb karšu datu apvienošana notiek izmantojot bināro Bayesa filtru. Binārais Bayesa filtrs būtībā novērtē vienas šūnas stāvokli, vai viņš ir vairāk aizņemts vai brīvs, robežās no 0 līdz 1, atkarībā no mērījumu skaita un pārliecības par konkrētajiem šiem mērījumiem. Tātad kreisajā pusē ir dažas formulas, kurās es ļoti neiedziļināšos, bet būtībā tiek aprēķināta katrai šeit šūnai varbūtība, kas ir varbūtība PXY, un tiek aprēķinātas arī logaritmiskās pārliecības, kas tātad raksturo šo cik ļoti, kas raksturo, kāda ir bijusi šo mērījumu vēsture. Tātad, ja tā ir pozitīva, jo lielāks skaitlis, jo ir vairāk bijuši arī šie mērījumi, tātad, ka šūna ir aizņemta. Ja viņi ir negatīvi, tad viņi rāda, ka šī šūna vēsturiski pēc mērījumiem bijusi vairāk brīva. Ko palīdz izdarīt šis binārais Bayesa filtrs, ir tas, ka katrs viens mērījums nenomaina pilnībā šo šūnas vērtību uz pretējo, kaut arī iepriekš vēsturiski mums ir bijuši daudz mērījumu, piemēram, aizņemti. Viens brīvs vietas mērījums nepasaka uzreiz, ka šī šūna nomaina vērtību uz brīvs. Un šo īpašību kopā ar kvalitātes novērtējumu mēs varam izmantot arī sapludināšanā, kur būtībā mums ir tātad katrā reģionā, katrā šūnā mēs faktiski skatāmies, kāds ir šis kvalitātes novērtējums. Pirmā lieta, kas ir jāizdara,
nozīmības tātad novērtēšana konkrētajai kartei, kurā mēs gribam iepludināt informāciju. Ko nozīmē nozīmības novērtēšana? Mēs skatāmies, vai viņa satur kādu informāciju vispār par karti. Vai viņā ir informācija, ka šūna būtu vairāk aizņemta, vai brīva, vai arī tieši otrā, tātad, ka tur nav nekādi dati, nesatur kartas datus, ka mums ir šobrīd nezināma situācija. Un ja mums šobrīd jau ir informācija par to kartas apgabalu pašreizējā kartē, kurā mēs iepludinām otras kartas datus, tad ir jāskatās, kāda ir šai te otrai kartei kvalitāte. Tātad, es atvainos, te vajadzētu īstenībā būt otrādi šajā te kreisajā pusē, tad, ja mums nesatur kartas datus. Tātad, kas notiek? Tātad, ja mums šī te kvalitāte ir, tātad, ja šī te kvalitāte mums ir lielāka vai mazāka, tātad mums ir šobrīd kartas dati eksistē, un mums ir pašreizējā kartē augstākas kvalitātes vai zemākas kvalitātes salīdzinot ar šo te otru karti tātad novērtējumu. Tātad, ja otras kartes, ieviešamās kartes kvalitāte ir stipri augstāka, tad mēs viņai piešķiram lielu svaru un ieviešam 3 reizes. Tātad 3 reizes pielietojam šo te bināro Bayes filtru, būtībā ir tā kā veikti 3 mērījumi. Ja starpība kvalitāte ir augstāka, bet tā nav tik pārliecinoši augstāka, tad mēs ieviešam 2 reizes. Ja ir tikai mazliet augstāka, tad mēs ieviešam 1 reizi, bet ja ir sliktāka, tad mēs vispār šo te otras kartes informāciju nekādā veidā neieviešam attiecīgajā kartes apgabalā. Ja mums nesatur nekādu kartes datus, tad mēs vienkārši ieviešam šo te otras kartes informāciju, jautājums ar kādu pārliecību. Tātad, ja tai otrai kartē tajā reģionā kvalitāte ir augsta, tad mēs ieviešam 3 reizes, ja ir vidēji, tad 2 reizes, un ja viņa ir vāja, tātad slikta kvalitāte, tad mēs ieviešam tikai 1 reizi. Ko mēs tādā veidā panākam? Mēs panākam to, ka mēs neieviešam vājas otras kartes kvalitātes apgabalus tādos gadījumos, kad mums ir augstas kvalitātes karte šajā konkrētajā brīdī. Un, ja otras kartes kvalitāte attiecīgajā reģionā ir daudz augstāka nekā mūsu pašreizējā, tad mēs viņu arī šajā te kartē ieviešam. Šeit var redzēt tādu piemēru, tātad kreisajā pusē ir 2 kartes, jau ar kvalitāšu novērtējumiem, vizuāli attēlotiem, tātad zaļie ir kvalitatīvie reģioni, sarkanie ir nekvalitatīvie reģioni. Mēs ņemam augšējo karti un ieviešam viņā apakšējos šīs te kartes datus. Un labajā pusē var redzēt, tātad, ka tur, kur ir bijusi šajā te jaunajā informācijā, tātad zemāka kvalitāte, tad tur ir tuvāk šim te pelēkajam apgabalam, kas nozīmē, ka mums ir mazāka pārliecība par šiem te apgabaliem, un brīvajās tātad augstākas kvalitātes apgabali ir ieviest ar lielāku pārliecību. Un runājot par kaut kādiem šaubīgiem reģioniem, kur ir bijusi šī zema kvalitāte, tad viņi ir ieviesti tātad praktiski stipri mazāk nekā viņi varbūt tikt ieviesti citā veidā. Tātad šeit ir viens karšu datu sapludināšanas piemērs. Šeit ir vēl daži piemēri, kur ir veikts salīdzinājums ar šo te karšu sapludināšanu, kurā nav izmantota kvalitātes informācija. Tātad labajā pusē, augšējā pusē ir ar kvalitātei balstīta karšu sapludināšana, apakšā ar parasto, kur mēs vienkārši 1 reizi iepludinām šo te informāciju, nevis 2 vai 3. Un te var redzēt tātad tīri vizuāli, šeit ir šī tātad kvalitātes informācija, tātad kvalitāte pēc novērtējuma augstāka šajā te kartē. Un ir arī šie te reģioni, kuros ir augsta šī te kvalitāte no iepludināmās kartes, kad viņa arī ir pievienota ar lielāku pārliecību, tātad spilgtākā krāsā. Apakšā tur ir vēl ālāks, kas nozīmē, ka tas ir tuvāk šai te nezināmajai vērtībai, nekā tas būtu šai te augšējai kartei. Šeit ir tātad apvienota šī te otrā karte, apakšējā karte ievietota pirmajā. Līdzīgus rezultātus mēs iegūstam arī pretējā virzienā. Tātad, kad mēs šajā te otrajā kartē ievietojam pirmo karti, tātad šeit ir vienkārši demonstrēta šī te izkliedētā karšu sastādīšana.
šīs te kartes savā starpā ir atšķirīgas. Tātad rezultējošās kartes, kad mēs iepludinam pirmajā kartē otro vai otrajā kartē pirmo, tad būs atšķirīgs šie rezultāti. Un, ja mēs paskatāmies šeit šo te pirmo karti, kas mums ir iegūta, mēs redzam, ka šeit šūnu izmēri šīs te kartes izmērs ir apmēram 800 × 1000, kas parāda vienu šo te augstākas izšķirtspējas karti. Šajā gadījumā mums ir 400 × 500. Tātad arī šīs te kartes, katrs robots gala rezultātā uzturēs dažādas šīs te kvalitātes karti. Tad ir pēdējais jautājums, kas ir jārisina, ir par šo tālāko karšu sastādīšanu. Un būtībā šajā tālākā karšu sastādīšanā ir jārisina diva veida problēmas. Viens ir, kā identificēt kļūdainu apvienojumu, ja tāds ir veikts. Tāda var gadīties, un tātad tipiska situācija ir, kad kartes ir sastādītas daļēji, ir kopīgs apgabals, kurš ir ļoti līdzīgs. Ļoti bieži tas gadās kartēs, kuras ir tātad iekštelpu kartes, un kur, piemēram, ir daudz līdzīga garuma, platuma koridori. Un tad tālākajā telpas izpētē tiek konstatēts, ka šis te apvienojums, kaut arī sākotnēji likās ļoti ticams, tomēr nav pareizs. Un tad ir jautājums, kā identificēt to, ka šis apvienojums nav pareizs. Tā ir pirmā problēma. Un otrā, kā izslēgt šos otras kartes datus, nezaudējot informāciju pēc apvienošanas. Un ir divi iespējamie varianti, kādā veidā turpināt vispār karšu sastādīšanu. Tātad viens variants ir, ka mēs uzturam vairāka līmeņa kartes. Tas nozīmē karti ar šo otro integrēto karti un bez, tātad it kā apvienošana vispār nebūtu bijusi veikta. Vai arī uzturēt tomēr tālāk tikai vienu karti. Tātad integrēt šo te otru karti pašreizējā kartē un turpināt uzturēt šo te apvienoto karti. Un jebkurā gadījumā mums būs nepieciešama kaut kāda informācija par šo te apvienošanu, lai varētu nodrošināt kartes atgriezeniskumu. Es paskatīšos ar šos te abus divus gadījumus, divus iespējamos variantus atsevišķi. Tātad vairāk līmeņu karti un vienas kartes uzturēšana. Kā izpaužas gadījums, kad mums ir šī te vairāk līmeņu kartes uzturēšana? Tātad pieņemot, ka mums ir šāds te apvienošanas rezultāts, viņš ir acīm redzami nepareizs, cilvēkam acīm redzami nepareizs, bet kur robots var kaut kādos brīžos kļūdīties, ir, ja tur ir ļoti daudz šīs te brīvās telpas, tad var būt, ka mums ir 99% sakrītošas šūnas, un šīs aizņemtās šūnas, mums sakritība ir salīdzinoši šī neliela. Tātad mums ir ļoti maz aizņemtās šūnas, līdz ar to kļūda, kas nesakrīt, mums ir maz. Tātad algoritms mums ir atgriezis šādu rezultātu savietošanas, un tas ir labākais, ko viņš ir spējis izdarīt. Patiesībā šīs divas kartes, kas ir sākotnēji tika savietotas, viņām vienkārši nebija kopīga apgabala, tāpēc arī šis apvienojums tika veikts. Bet to roboti tajā brīdī, kad apvienošanas mēģinājums tiek veikts, to viņi nezina. Un tātad slieksnis, kas tika pārsniegts, tomēr bija pietiekami augsts, un tā bija pieņemama hipotēze. Un tad tālāk karta tiek sastādīta, turpināt sastādīt. Šeit var redzēt, tātad, ka tur ir pievienot papildus informāciju, tur apakšējā daļā nedaudz. Tātad, un šī atjaunošana tiek veikta divās dažādās kartēs, gan ar šo te apvienojumu, gan bez apvienojuma. Labajā pusē tātad ir šī vienkārši oriģinālā karta, kurā šis apvienojums nav veikts. Un pieņemot, ka mēs pēc kāda laika varam identificēt to, ka šī kļūda tomēr ir notikusi, tātad nepareiza apvienojuma gadījumā mēs varam nepareizo informāciju izslēgt pilnīgi triviāli. Tātad mēs vienkārši izmetam šo te karti kreisajā pusē ar apvienojumu un turpinām karti sastādīt tur, kur šis apvienojums nav veikts. Starp citu, nav arī izslēgts, ka mēs varam veikt atkārtot kartes apvienošanu. Tātad iespējams, ka jau mums ir kopīgs apgabals, un ja tas ir sekmīgs, tad turpināt kartes sastādīšanu atkal ir vairāk līmeņu šo karti, bet jau ar jaunu hipotēzi, kā šīs kartes savā starpā tiek savietotas. Tas ir par vairāk līmeņu kartes uzturēšanu. Ja mums ir viena karte, tad tur šī situācija ir mazliet sarežģītāka, tāpēc, ka mēs nevaram vienkārši paņemt to karti, mums nav tādas informācijas, kāda izskatās karte bez šī
informācijas, kas tika iekļauta ar šo apvienošanu, tātad no otras kartes. Bet, ja problēma tomēr tiek konstatēta, tad ir arī piedāvāts algoritms, kas ļauj atgriezties maksimāli tuvu šim stāvoklim, kad šī karte nebija iekļauta, bet arī nezaudējot šo jauno informāciju. Tur labajā pusē var redzēt, ka tur ir tomēr arī šī jaunā informācija iekļauta, kas sākotnējā tur kartē mums nav no oriģinālās. Un kaut arī viņa varbūt nebūs pilnīgi precīzi, tātad atbilstoša, it kā viņa būtu sastādīta bez šīs apvienošanas. Viņa tomēr būs pietiekami tuvu. Kādā veidā mēs to varam izdarīt? Lai to mēs varētu izdarīt, mums ir jāsako līdzi, jāuztur papildus slānis ar to, kādas šūnas ir ietekmējusi šī pašreizējā, tātad šī robota savāktā informācija par apkārtējo vidi. Tātad tiek uzturēta informācija, atbilstoši tiek atzīmēta katra šūna, kur robots ir integrējis informāciju no sevis. Tātad, ko viņš ir ievācis pats. Un visas, kur viņš nav ievācis šo informāciju pats, tiek uzskatītas, tātad, ka tās ir no šī citas kartes, no otras kartes, un tās var izslēgt un aizstāt, ka tur šī varbūtība atkal ir 0,5. Ko mēs tādā veidā panākam? Mēs vismaz aizvācam prom visu šo troksni, kas tur ir apkārt, kas ir nepareizais apvienojums. Tātad, un tur var dažās vietās varbūt arī redzēt, ka ir tur nedaudz kaut kur pelēks pārklājums un kaut kādas nelielas troksnes arī šajās robota kartēs, kas varbūt sākotnēji tur nebūtu bijušas, bet viņas vismaz ir teiksim tā, pietiekami tuvu tātad sākotnēji šai vērtībai. Tātad tas ir viens risinājums, ko mēs varētu vismaz darīt, tad, ja mēs uztaram vienu karti, lai vismaz uzlabotu, tātad kaut kādā veidā varētu vismaz daļai labot šo kašu apvienošanas kļūdu, kas tā būtībā tad arī ir. Un otra problēma, kas ir arī diezgan būtiska, kā īsti tad identificēt šo kļūdainu apvienojumu. Mēs varam vienā gadījumā, mēs varam vienkārši izmantot šo karšu līdzības metriku. Bet karšu līdzības metrikai ir šī problēma. Tātad, kā lielu brīvu apgabalu pārklājumus viņi padara par aizņemtās vidas daļas par relatīvi nebūtiskām. Tātad, ja lielākā daļa šūna ir brīvas, un tas ir liels vienkārši kopīgs apgabals, kur ir brīvas šūnas, tas, ka tur ir aptuveni procents ar aizņemtām šūnām, padara grūti mums pateikt to, padara grūti identificēt to, ka tā patiesībā ir bijusi apvienošanas kļūda. Mēs nevaram arī apvienot kartes tikai un vienīgi tad, kad mums ir 100% sakritība, tāpēc, ka viņas ir heterogēnas, viņas ir sastādītas dažādās šajās izšķirtspējās. Viņās varbūt arī vienkārši sensoru kļūdas, tātad objekti ir atzīmēti dažādās vietās. Līdz ar to mēs nevaram arī mēs nevaram pieņemt, ka sakritība būs 100%. Tur tiešām varbūt arī reālā sakritība, tur 90–95%, tikai 1:1 šīs šūnas. Un otra lieta, kas ir problēma šai metrikai, ir, ka tā vāji strādā, ja mēs uzturam tikai vienu karti. Kāpēc? Varbūt mazliet demonstrējot. Tātad, piemērā šeit, ja mums ir saglabāta šī ievietotā karte, un mēs uzturam gan karti ar apvienojumu, gan bez apvienojumu, mēs vienkārši varam paņemt šo karti bez apvienojumu un salīdzināt ar to karti, kuru mēs esam ievietojuši. Tātad, ko mēs esam pievienojuši un apvienojuši. Tātad, jo lielāka ir nesakritība laika gaitā, tātad, jo varētu būt lielāka ticamība, ka mums ir šis kašu apvienojums kļūdēts. Bet vienas kartes gadījumā problēma ir tāda, ka mēs jau esam to otru karti ieviesuši, un tātad, ja mēs salīdzinām šo apvienoto karti ar ieviesto karti, tad, protams, ka sakritība būs ļoti augsta, tāpēc, ka viņas informācija jau tur ir kaut kādā veidā ņemta vērā. Līdz ar to, tipiski tur ir 99% vismaz sakritība šīm šūnām pēc kašu apvienošanas, tātad ieviešanas. Līdz ar to, tajā gadījumā mēs viņu nevaram izmantot. Lai šo problēmu risinātu un varētu identificēt kļūdainus apvienojumus, ir izstrādāta modificēta distanču karšu metrika, kuras galvenā būtība ir tāda, ka viņa novērtē nevis tieši sakrītošās šūnas,
bet viņi skatās, kādas ir šīs vidējās nobīdes šūnām, gan aizņemtajām atsevišķi, gan brīvajām atsevišķi. Faktiski mēs skatāmies, tātad, kāds vienai kartei ir vidējais attālums aizņemtajām šūnām līdz citas kartes šīm aizņemtajām šūnām. Ko tas nozīmē? Mēs varam pirmkārt nogludināt nelielas šīs, ņemt vērā, ka tur ir nelielas šīs atšķirības, ka tur vienas šūnas robežās īstenībā. Tas ir diezgan bieži, ka šī vidējā kļūda ir vienas šūnas robežās. Tātad nav kartēm arī jābūt pilnīgi precīzām. Mēs varam skatīties, ka viņas ir diezgan jau tuvu apvienotas. Un otra pozitīvā īpašība mums ir tāda, ka mēs varam ņemt vērā atsevišķi brīvo šo šūnu, arī mēs varam atsevišķi ņemt vērā šo brīvās šūnas un aizņemtās šūnas. Un mēs varam skatīties, kāda ir šī kopējā sakritība, vidējā sakritība. Un atšķirībā no tās līdzības metrikas, mums šīm neatkarīgi no šī šūnu skaita svars būs vienāds. Tātad mēs varam izmantot šo informāciju. Tā metode nav nekas jauns pēc būtības, tātad distanču karšu metrika. Bet kas ir jauns, ir tas, ka viņi ir modificēti tā, lai viņi neņem vērā tās šūnas, kuras ir nezināmas. Tātad mūs interesē tikai zināmie apgabali, un mums nav mērķis šīs kartes padarīt pārklāt pēc iespējas vairāk, kas bija oriģinālās distanču karšu metrikas mērķis, tātad atrast šo mazāko atšķirību, bet mums interesē tikai eksistējošie apgabali. Un ko mēs varam redzēt, pat ja šādai kartei mums ir jau otra karte iekļauta, viņa nav iekļauta pilnībā, mēs parasti varam jau novērot to, ka ir diezgan lielas šīm aizņemtajām šūnām atšķirības no šīm aizņemtajām šūnām šajā otrā kartē. Pietiekami liels, tas nozīmē, ka jau ir lielāks par 1, par 2, par 3, un tā vidējā vērtība jau ir tāda, tad tas principā nozīmē, ka šis karšu apvienojums jau visticamāk jau arī nebūs tik precīzs. Bet tas nav vienmēr uzreiz identificējams, tāpēc nav tā, ka mēs varam šo distanču karšu metriku arī izmantot tikai uzreiz kā novērtējumu karšu līdzības metrikas vietā. To mēs varam skatīties kombinācijā un attiecīgi pieņemt gan karšu apvienošanas lēmumus, gan arī risināt šo problēmu, kāpēc tam novērtēt, vai šīs karšu apvienošanas apvienojums vēl ar vienu tiek uzskatīts par ticam. Tāds kopsavilkums par visu šo, ko es šodien stāstīju, tad projekta ietvaros tad ir izstrādāts šis izkliedētu karšu apvienošanas ietvers heterogēnām daudzrabatu sistēmām un arī algoritmi tieši heterogēnu aizņemtības režu karšu apvienošanai, tātad gan kvalitātes novērtēšanas algoritmi, gan arī šie pēc tam karšu sapludināšanas algoritmi, gan arī karšu uzturēšanas algoritmi. Ja ir vēlme un nepieciešamība apvienot citus karšu tipus, var izmantot šo kopējo heterogēnu karšu apvienošanas ietvaru, bet tad ir jāizstrādā šie individualizētie algoritmi katram ietvara solim, ja tāda neeksistē. Tātad, kāda šie soļi vēl varētu būt? Tipiski, par ko mēs šodien runājām, bija savietošanai noteikti nepieciešams algoritms, sapludināšanai arī ir obligāti nepieciešams algoritms. Un opcionāli, tātad, kas nav obligātie, bet ir vēlamie, ir kvalitātes novērtēšanai, par ko mēs šodien arī runājām. Un eksistē arī karšu tipi, kuros mēs varam veikt korekcijas. Korekcijas tādā ziņā, ka mēs varam vienu karti struktūrāli modificēt, izlabot tā, lai tā pēc iespējas vairāk atbilstu šai otrai kartē. Ja mēs runājam par klasiskiem aizņemtības režģiem, tad tur tas nav iespējams, bet citām kartēm šīs korekcijas varētu tikt veiktas. Tātad, piemēram, iezīmi kartēm vai topoloģiskām kartēm. Jāsaka, ka karšu apvienošanas atgriezenisku realizēšanai nepieciešams šai karšu sastādīšanas metodai piemērotas metodas. Ne visos gadījumos, diemžēl, ir iespējams atgriezties ar iepriekšējā stāvoklī, nezaudējot
informācija. Tātad, tas man arī ir viss. Paldies par uzmanību. Varbūt es arī atgādināšu, ka, lūdzu, jūs neesat vēl piereģistrējušies, tad čatā ir pieejams šis reģistrācijas links. Jūs to varat izdarīt. Tur nav nekas daudz jāizdara. Tur vienkārši jānorāda vārds, uzvārds un no kādas organizācijas jūs esat, vai ir struktūra vienības, ja jūs esat no Rīgas Tehniskās universitātes. Un vai jums ir kādi jautājumi? Ja nē, tad paldies jums visiem par uzmanību. Es te vēl dažas minūtes būšu, ja kāds jautājums vēl uzrodas, bet paldies, ka noklausījāties mani. Un tad, jā, visu labu.